Kas jāmaina Latvijas dabas aizsardzības sistēmā? Pēc vairāku gadu ilgām sarunām un protesta meža īpašnieki ir sagaidījuši piedāvājumu no viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas par kompensācijas sistēmas uzlabošanu, taču šķiet, ka līdz galam meža īpašnieku balss nav sadzirdētas. Vai pienācis laiks jaunai protesta akcijai? Iedomājieties, kad kāds pasaka, ka jūsu dzīvoklī, kas ir 3 istabu dzīvoklis, nedrīkst izmantot vienu istabu. Jūs tur esat remontējis, iekārtojis, bet pasaka, ka to nedrīkst izmantot un jums par to nekas gandrīz nepienākās. Tā pašlaik jūtas meža īpašnieki. Diemžēl mēs pagaidām vēl neesam sagaidījuši reāls risinājums. Šobrīd piedāvātais risinājums paredz zemes maiņu. Sabiedriskajā apspriešanā vairākas organizācijas izteikušas kritiku par virzīto likumprojektu. Nav ņemts vērā tas, par ko iepriekš panākta vienošanās darba grupās. Darba grupā mēs nolēmām, ka ir jābūt 4 kompensāciju veidiem. Tika sagatavots likumprojekts un pateikts, ka meža īpašnieki var pretendēt uz pilnas mežaudas vērtības kompensāciju. Meža īpašnieki var pretendēt uz zemes maiņu. Tajos gadījumos, kad valsts ir ļoti interesēta iegūt šo zemi kādā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, valsts var atpirkt, un tad ir šie ikgadējie maksājumi. Latvijas meža īpašnieku biedrība uzsver, ka zemes maiņa var būt viens no kompensācijas veidiem, taču tā nedrīkst būt vienīgā iespēja. Iedomājieties situāciju, kad es dzīvoju Daugavpilī, bet mežu man piedāvā pie Ventspili, jo protams, būs diezgan sarežģīti atrast tādu zemes gabalu, kas ir tieši blakus tam manam īpašumam. Protams, tādu mežu, kas atrodas 300 km attālumā no manas mājas, man ir ļoti grūti apsaimniekot. Pašreizējā kompensācija no 52 līdz 196 eiro par hektāru gadā nespēja īpašnieku dzīves laikā nosegt radušos zaudējumus. Tā ir problēma, kurai tiesiskā valstī nevajadzētu pastāvēt.